Latvijas Universitātes pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē mācās meitene, kas pārvietojas ratiņkrēslā. Ejot uz skolu, Sintijai atliek vien cerēt, ka būs kāds, kas viņu ievadīs skolā un uzvedīs uz otro stāvu. Taču izrādās, ka ir kāds tehnisks risinājums, kas varētu atvieglot ikdienu gan Sintijai, gan viņas skolas biedriem. Devāmies noskaidrot, kas ir šī iekārta un kādēļ tā netiek likta lietā. Kā izrādījās, Latvijas Universitātes fakultāte ir iegādājusies pacēlāju, kas palīdz cilvēkiem ar invaliditāti pārvietoties pa kāpnēm. Taču rodas jautājums, kādēļ šis pacēlājs tiek likts lietā tikai tad, kad esam norganizējuši filmēšanu, nevis tad, kad Sintijai tas bija vajadzīgs. Viņa kā jauna smuka meitene nebija tik droša un tik pārliecināta, ka tas ir labs variants. Bet tagad mēs pamēģināsim. Tad gan jūs, gan Sintija, gan pārējie studentiņi un kursabiedri par to pārliecināsies, ka tas ir ļoti drošs un ļoti ērts. Savukārt pats Sintija apgalvo, ka esot bijusi gatava pacēlāju izmantot, bet neviens neesot zinājis, kā tas īsti darbojas. Un toreiz tā arī nekas nesanāca. Šis aparāts ir tāds pats kā mobilais telefons. Ir jāuzlādē, ir jāieslēdz, tur ir arī speciāli mazā slēdziņa. Varbūt vienkārši tajā brīdī tā trāpījās, bet es domāju, ka tas bija vienkārši tāds pārpratums. Kā uzskata Latvijas Universitātes pārstāvi, šis ir labākais variants, kāds iespējams, pat neskatoties uz to, ka joprojām Sintija ir atkarīga no apkārtējiem cilvēkiem. Protams, šāds pacēlājs atvieglo ikdienas Sintijas kursbiedriem, taču diez vai pašai Sintijai. Tāpat jau kādam tas ir jādara. Es esmu runājis par to, vai ir vieglāk kā pašiem palīdzēt, vai vieglāk ar šo te rīku. Tā kā teica, ka pašiem, jo neviens jau nezināja, kā viņu iedarbināt un baidījās. Konsultējoties ar kādu firmu, kur Latvijā izplat šādu veidu pacēlājs, izrādījās, ka ar tiem rīkoties nemaz nav tik vienkārši, kā uzskata Latvijas Universitātes darbinieki. Ja ar šo pacēlāju Sintiju drīkst celt tik viens, Tanī brīdī, kad tiek piegādāti ratiņi, vienmēr ir pieņemšanas nodošanas aktā, tiek ierakstītas personas, kas ar viņiem ir apmācītas lietoties. Jo katrs nedrīkst darīt tā iemesla dēļ, ka tomēr tie ratiņi jānostiprina uz tā transporta līdzekļa. Tas ir kā ir vienkārši, bet ir nianses, kuras vajag ievērot. Un pretējā gadījumā var notikties nelaimes gadījums un traumas. Pozitīvi ir tas, ka Latvijas Universitāte ir padomājusi par vides pieejamību. Šis ir ļoti labs pagaidu risinājums, taču to nevajadzētu uzskatīt par problēmas risinājumu, jo cilvēks ratiņkrēslā joprojām ir atkarīgs gan no apkārtējiem cilvēkiem, gan no pacēlāju uzlādes līmeņa, gan arī no citiem apstākļiem. Sergejs Medvedevs, Tāls Bērziņš, Miķels Matvējevs, Apērons video.